Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā, sākot no 35. panta, mēs lasām šo notikumu. Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un 2 no viņa mācekļiem. Ieraudzījis Jēzu staigājam, Jānis saka: redzi, Dieva jērs. Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies, redzēja viņus sekojam un saka viņiem: ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja: rabi, tulkojumā mācītāji, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja: nāciet un redziet. Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Āmen. Svētais mūžīgais Dievs dod mums gudrību, patiesumu un pazemību arī tev atbildēt ar šo pašu. Mēs meklējam, kur tu mājo. Pat ja mūsu prāts ir aizņemts ar daudz ko citu, ļauj mums sadzirdēt, ka tas ir tieši tas, ko pāri visam, cauri visam jautā un pēc kā ilgojas mūsu dvēsele. Tāpēc mēs nākam pie tevis un mēs sakām: ļauj mums piedzīvot un redzēt, kur tu mājo. Palīdz mums uz to arī šajā brīdī, kad esam apstājušies pie tavu vārda. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Kā jau dzirdējām un kā to zinām, mēs esam iegājuši šajā gavēņa laikā, ko piemin un ievēro lielākā daļa kristīgās baznīcas, draudzes, šīs 40 dienas, ejot uz lieldienām. Gavēņa laiks savā ziņā ir līdzīgs nedaudz advents laikam, kur mēs ievērojam šīs 4 īpašās nedēļas, gatavojoties, noskaņojoties, modinot sevī gaidīšanas sajūtu, šķīstot savu gaidīšanu, lai mēs gaidītu pareizās lietas, to, kas ir vērtīgs, to, kas ir mūžīgs. Un tā arī šis gavēnis ir kā tāds īpašs laiks, ko mums ir labi ievērot un padarīt kādā ziņā īpašu. Lai lieldienas nepienāk tikai kā tāds pārsteigums, bet ka mēs varam uz tām iet ar īpašu izjūtu, ar īpašu noskaņu. Tuvojoties galu galā kristīgās ticības, evaņģēlija lielākajiem svētkiem, Kristus nāvei un augšām celšanai. Gavēnis ir aicinājums atteikties. Atteikties no ierastā, bieži atteikties arī no labām lietām. No sliktām lietām mums vajadzētu atteikties katru dienu, vienmēr, visu dzīvi. Bet gavēnis ir tāda iespēja, kur mēs tiekam aicināti atteikties no kaut kā ierasta, varbūt pat no kaut kā laba, bet no kaut kā, kas piesaista mūsu uzmanību pārāk daudz, un ja mēs to uz kādu brīdi noliktu malā, tad mēs piedzīvotu to, ka mūsu dzīvē no sākuma veidojās tāda interesanta spriedze, jo tie mazie ieradumi reizē mūs kontrolē daudz vairāk, nekā mēs to apzināmies, kamēr vien mēs nesākam tos sev ierobežot. Bet tas mērķis šajā atteikšanās ceļā nav, lai mums būtu mazāk. Mēs jau zinām, paradoks ir tas, ka caur šo atteikšanos mēs īstenībā saņemam daudz vairāk. Gavēnis ir, ja tā varētu sacīt, telpas atbrīvošana, telpas radīšana patiesībai, telpas radīšana klusumam, kurā mēs sadzirdam būtisko, ko mēs nedrīkstam palaist garām nesadzirdēt savā dzīvē. Telpas radīšana
sastapšanās iespēja ar Dievu. Ir zīmīgi, ka latviešu valodā ļoti skaisti ir tāda semantiska un vārda izcelsmes radniecības starp diviem vārdiem – telpa un elpa. Jo bez telpas nav elpas, un bez elpas nav dzīvība. Un tāpat arī dvēselē. Ja nav telpas, ja dvēselē vairs nav brīvas telpas Dievam, tad pēc tāda laika tai dvēselē ir grūti elpot. Tur vairs nevar ienākt Dieva elpa. Mēs lasām radīšanas stāstā, kad Dievs radīja cilvēku, tad viņš viņā iedvesa savu dvašu, savu elpu, elpa kā dzīvība. Mēs zinām, Dieva vārds, ebreju valodā šis vārds Jahve ir elpošanas skaņa, ieelpa un izelpa. Jāve, Jahve. Katru reizi, kad mēs ieelpojam un izelpojam, mēs pasakām vārdu Dievs. Telpa, elpa. Lai tavā dzīvē varētu ienākt Dieva elpa, Dieva dvaša, Dieva gars, ir vajadzīga telpa. Telpas atbrīvošana. Un gavēnis ir telpas radīšana, lai dvēseli atkal varētu elpot ar Dievu, elpot ar Dievu garu. Lai mūsos būtu telpa visa labā, skaistā, patiesā, mūžīgā avotam. Jo bieži mūsu dzīve ir pārpildīta. Mēs esam pārpildīti ar saprotamām lietām, bez kurām mēs, protams, nevarētu arī iztikt. Mēs esam pārpildīti ar darbiem, ar informāciju, ar daudzām labām lietām. Bet problēma ir tā, ka bieži jau vislabākām lietām telpu neaizņem sliktas lietas, bet labas. Labas lietas bieži ir visizplatītākais ienaidnieks vislabākajam. Varbūt pilns kalendārs, bet tukšs dvēsele. Varbūt rosīšanās un kustība, bet nav vairs virziena. Varbūt panākumi un uzvaras, bet nav miera. Un tieši šajā pārpilnībā izskan Jēzus jautājums šiem diviem mācekļiem, kas sākuši viņam sekot. Mums, mūsu pārpilnībā, es ticu, Jēzus jautā šo jautājumu, ko viņš jautāja viņiem. Ko jūs meklējat? Tiešām, ko es meklēju dzīvē? Tiešām, ko tu meklē? Mēs zinām pareizās atbildes, bet, protams, ar šo jautājumu Jēzus caurdur to tādu pareizības slāni. Jo it kā tas, kas būtu tā ar acīm redzams, to jau uzreiz var redzēt. Viņi ir atnākuši pie Jēzus. Bet Jēzus meklē dziļāk, ko tu meklē savā sirdī. Gavēnis ir ceļš, tur šis jautājums kļūst dzirdams. Tur šim jautājumam vajadzētu kļūt dzirdamam pie katra no mums. Un tas mūs ved pie vienkāršas, bet ļoti dziļas un nozīmīgas lūgšanas, ko kristieši dažādos veidos un formulējumos ir lūguši cauri gadsimtiem gavēņa laikā. Ļoti vienkārša, bet dziļa un spēcīga lūgšana. Un ļoti īsa. 3 lūgumi. Kungs, iztukšo mani. Kungs, piepildi mani. Un Kungs, lieto mani. Tā ir lūgšana, ko mums vajadzētu mācīties lūgt visas dzīves garumā, bet īpaši piemērot tā ir šim laikam, šim gavēņa laikam, ejot uz lieldienām, uz dzīvības uzvaru par nāvi, uz Kristus upuri, par mūsu grēkiem. Kungs, iztukšo mani, radi manī telpu savai elpai. Piepildi mani ar savu garu. Un tad lieto mani. Un tieši tur sāks ceļš. Mūsu izaugsme, mūsu svētapšanas ceļš vienmēr notiek, ja mēs apzināti vai neapzināti, bet lūdzam šo lūgšanu. Ja mūsos ir šī attieksme. Ja šī attieksme cilvēkam pazūd, ja cilvēks ir tik pārņemts ar visu pārējo, un tāda ir fiziskā pasaule, viņi mūs tā var pārņemt, un tam visam ir attaisnojums.
Nav jau viegli to naudu nopelnīt, nav jau viegli tos bērnus izaudzināt, nav jau viegli tos rēķinus samaksāt. Un jāpaspēj, ir daudz, kas jāpaspēj, ir daudz par ko rūpēties. Katrā pamošanās brīdī mēs varam domāt par tik daudz lietām, kuras vajag atrisināt, kuras vajag pabeigt, kuras vajag novest līdz galam. Tik daudz uzdevumu, tik daudz vajadzību. Tas mūs viss tā var pārņemt. Bet ja pazūd telpa, tur var darboties Dieva elpa, nekas tur vairs nevar notikt. Tad var būt tikai tāds skrējiens ar iznīcīgām lietām. Mūsu garīgās izaugsmes un tāds svētapšanas ceļš vienmēr sāks, ja mēs esam gatavi lūgt šo lūgšanu, Kungs, iztukšo mani. Kas ir liekas? Arī no tām labām lietām. Jēzus saka, ko jūs meklējat? Gavēnis sāks ar iztukšošanu. Ne tāpēc, ka Dievs gribētu, lai, kā jau mēs sapratām, lai tev būtu mazāk, bet gluži pretēji, tāpēc, ka Dievs vēlas, lai tevī būtu vieta būtiskajam, mūžīgajam. Bībele saka, arī mūžību Dievs ir licis tavā sirdī. Mūžību nevar ielikt kādā šaurā kaktiņā, tā prasa telpu, atvēršanos. Lai tevī būtu telpa mūžīgajam, patiesajam, svētajam, skaistajam. Jo telpa ir vienmēr saistīta ar elpu. Un dvēseli nevar elpot tur, kur viss ir pārpildīts. Dievs nevar ienākt, ja nav telpa, ja tā ir nomākta ar steigu, troksni un aizņemtību. Bet, kad Dievs veido telpu, dvēseli var sākt elpot, un elpa vienmēr ir dzīvības pazīme. Dieva elpa, Dieva gara ieplūšana ir mūžīgās dzīvības pazīme. Un te ir tas paradoks. Ja tu paliec no ikdienas pārpildīts, tu galu galā paliec tukšs. Bet, ja tu ļauj Dievam veidot tevī telpu, tu piedzīvo patiesu piepildījumu. Un tāpēc lūgšana iztukšo mani ir drosmīga un ļoti gudra lūgšana. Mēs bieži nodarām sev pāri nevis ar tādiem acīm redzamiem ļaunumiem, ar kādām briesmīgām grēku lietām, uz kurām mēs, protams, arī visi esam spējīgi, bet mēs bieži nodarām sev pāri, esot pārsātināti it kā ar to visu labo, vajadzīgo, pamatojamo, izskaidrojamo. Rūpes, ieradumi, aizņemtība, tas viss var kļūt par troksni, kas apslāpē dvēseli. Un tāpēc gavēni ir tas laiks, kad tiek sacīts, no kā tu vari atteikties. Jēzus 40 dienas atradās tuksnesī, pirms viņš uzsāka savu kalpošanu. 40 dienas. Gavēja, pilnīgi atteicās no maizes, no ūdens. No kā tu vari atteikties? Jēzus interesanti, un svētie raksti, kad runā par gavēni, tad tur nav formulējums, ja nu gadījumā tu izdomā gavēt. Bet Jēzus saka, tad, kad tu gavē. Jēzus gavēšanu pieņem kā pašsaprotamu lietu. Un jāsaka, ka bieži evaņģēliskās protestantu baznīcās kaut kas no tā ir ticis pazaudēts. Tāda gavēšana, liekas, vispār neatiecas uz mums, bet mēs redzam, svētie raksti par to runā ļoti daudz, vecā un jaunā derība. Gavēšana ir, kad mēs domājam, kas ir tās lietas, no kurām tu vari atteikties. Varbūt tas ir kāds zināms ēdiens, atteikties no gaļas, varbūt no miltu produktiem, varbūt no tādas mazas lietas kā piens pie kafijas. Atteikties no ziņu skatīšanās. Liekas, jāseko visam līdzi, bet bieži tas ir tikai ieradums, kas neko labu pat varbūt tev kādu laiku nedod. Un tad, kad mēs varbūt atsakamies pat no tādām mazām lietām uz šīm 40 dienām vai kādas īpašas dienas šajās nedēļās, tad jūs būsiet pārsteigti, kas neesiet ar to eksperimentējuši savā dzīvē, cik reizēm mazas lietas var būt tik nozīmīgas, lai atrastu dzīvē tādu mierinājumu,
reizēm laba maltīte var būt ļoti nomierinoša. Un tu vari aizmirst, tu vari nedomāt, un tu vari ieslīgt tādā apmierinātībā. Bet reizēm nemitīgi pilns vēders var padarīt tukšu dvēseli. Kas ir tās lietas, kuras tu vari nolikt malā? Un tad, kad tu no kādām lietām, un tā nav tāda izrādīšanās, tāda reliģiska izrādīšanās, tur mēs citiem signalizējam, un es te daru. Gavēšana arī nav sava gribas spēka demonstrācija, kā nu tu vari saņemties un kaut ko nedarīt. Jo ne jau ar savu gavēšanu tu kaut ko Dievam pierādi un panāc, tas jau ir paša dēļ. Mēs jau gavēšana nav bada streiks Dievu priekšā, kur tad Dievam būs pienākums kaut ko mums dot. Bet atsakoties no kādām lietām un sevi ierobežojot, labprātīgi, brīvprātīgi ierobežojot, tu pamanīsi, ka tavā dzīvē veidojas kāda spriedze. Un tajā brīdī, kad tu nonāc pie tā ieraduma, kad būtu tas brīdis, tur atkal to varētu baudīt, tur atkal to varētu darīt, tur atkal ar to visu varētu novērst uzmanību, tad tu to atcerēsies, bet to es šodien nedarīšu. No sākuma tevī veidosies tā kā tāda spriedze, tā kā tāda pretestība, bet tad tu sāc atcerēties, kāpēc tu to dari. Un tad, kad tu tajā atturēšanās procesā ar to uzmanību, ko tev pievērš, tā neērtība, tāpēc, ka tu no kaut kā atturies, ja to uzmanību un to enerģiju tajā brīdī vērs uz Kristus darbu savā dzīvē, tu pamanīsi, ka tā spriedze īstenībā tā kā pleš vaļā kādu telpu tavā dzīvē. Iekšā parādās kāds lielums, kurš pirms tam bija pilns, piekrāmēts pilns. Mūsu dzīve var būt piekrāmēta pilna kā tāds šķūnīts ar visu lieko, un mēs to turpinām nest līdzi. Un tad, kad tu no kādām lietām sāc labprātīgi un ar prieku atteikties, tu redzēsi, ka tā spriedze tā kā ver to telpu vaļā. Tavā dzīvē veidojas telpa, kur var ienākt Dieva elpa. Jo reizēm mēs ēdam nevis tāpēc, ka mēs esam izsalkuši. Mēs ēdam tāpēc, ka nevēlamies sajust to, kas ir sirdī. Mūsu rokas var būt tik pilnas, bet pilnas ar visu kaut ko lieko. Un ja tavas rokas ir pilnas ar visu kaut ko lieko, tu nevari saņemt būtisko. Tavas rokas var būt pilnas ar pelavām, un tad nav vietas maizei. Tavas rokas var būt pilnas ar smiltīm, un tad nav vietas zeltam. 2 mācekļi seko Jēzum, un tad Jēzus, kā mēs lasījām, pagriežas un saka, ko jūs meklējat? Ko tas mums pasaka? Mēs cilvēki, un tas nav nekādā ziņā apsūdzība, un es to nekādā ziņā negribētu, lai jūs uztveriet kā tādu moralizēšanu. Es to saku pats par sevi, tikpat lielā mērā kā par jums. Redziet, mēs varam būt baznīcā, bet mūsu ievainotajai dvēselē tikai tāpēc, ka mēs kaut kur fiziski atrodamies, nenozīmē, ka mūsu arī gars un dvēsele ir pie tā viss klāt. Un tāpēc arī šiem 2 mācekļiem, kas ir sākuši Jēzum sekot, Jēzus jautā, bet ko jūs meklējat? Tas, ka tu fiziski vēl nāc līdzi, tas, protams, ir labi, bet ko tu meklē? Kas iekšēji tevī notiek? Kas notiek tavā iekšējā telpā? Jo, redziet, mēs varam būt baznīcā, bet mūsu ievainotajai dvēselē var piesakties dažādi motīvi. Pat dievkalpojumā mēs varam meklēt atzinību. Vai mūs redz kāds, vai man redz, ka es esmu atnācis? Es varu kalpot un darīt žēlsirdības darbus, bet sirdī tas var būt ar nepareizo motivāciju, lai parādītu pārākumu sajūtu par citiem. Es daru vairāk kā citi. Es varu lūgt skaistos vārdos un garīgos teikumos, un motivācija var būt sava garīguma izrādīšana un gaidīšana, ka kāds man apbrīnos, cik garīgs es esmu, cik gudrs, cik dziļš, vai ne? Bet Jēzus jautā šo jautājumu, es ticu, ne jau lai kauninātu, bet lai atbrīvotu, lai pamodinātu. Un ejot šajā virzienā, bieži var piesakties mūsu bailes. Bet ja es meklēšu Dievu, ja es tā vairāk meklēšu savā dzīvē Dievu, vai es nezaudēšu to, kas ir pārējā dzīve, tik daudz taču tik laba, tik daudz tas jāpaspēj, jānopelna, jāpierāda, jāsasniedz, jāapskata, jāizceļo, jāpiedzīvo. Un mūsos var piesakties tās bailes,
ja mēs meklēsim vairāk Dievu, mēs kaut ko varam pazaudēt dzīvē. Bet, protams, tie ir vislielākie meli. To nekad nevar pazaudēt. Meklējot to, kas ir visa skaistā, labā, patiesā, mūžīgā, patiesā avots. Atrodot mūžīgo, tu nezaudēsi laicīgo. Tu laicīgo labāk sapratīsi. Tu sapratīsi, kam laicīgais ir paredzēts. Un saprotot un piedzīvojot mūžīgo, tu vienkārši neļausi, lai laicīgais aizpildu to daļu tavā dzīvē, kas ir paredzēta tikai un vienīgi dievišķajam. Un varbūt vēl tur ir kāda dziļāka patiesība, ka mēs baidamies, ka Dievs varētu atklāt, ka tas, ko mēs turam rokās, pēc kā mēs esam tiekušies un strādājuši un pelnījuši un krājuši, ka tas īstenībā jau nekad nespēs dot to, pēc kā mūsu sirds ilgojas. Un dziļi būtībā, savā būtībā ar Dieva ielikto līdzību mēs jau to visu zinām. Un tad Jēzus saka kādā citā vietā šos majestātiskos vārdus: dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības, tad jums viss pārējās lietas taps piemests. Vārds piemests var ievainot mūsu to kontrolējošo ego, jo kā var būt piemests? Mēs taču zinām, ko tas nozīmē to visu nopelnīt, sakrāt, izdomāt, nosargāt, novest līdz galam. Ja citi strādā tik daudz kā es, tad viņi zinātu, kā runāt par piemetamām lietām, vai ne? Vārds piemests lietas var ievainot to mūsu ego, bet Jēzus saka, atrod avotu, un pārējais nostāsies tavā vietā. Satverot mūžīgo, tu īstenībā laicīgo varēsi vairāk izbaudīt, jo tas kļūs kā piemetams, tas nebūs kā centrs. Un tad, kad tu tās laicīgās lietas varēsi uzlūkot kā piemetamas lietas, tu beidzot dzīvos cilvēku cienīgu dzīvi. Ja mēs zinām, to teicienu, nav slikti, ja cilvēkam ir nauda, bet cilvēki ir slikti, ja cilvēks pieder naudai. Un te ir tas, ka tu ieraugi, ka visa tā materiālā dzīve un arī visa tā redzamā dzīve, daudz kas no tā ir piemetams. Tad tevī var atbrīvoties telpa, tai Dieva elpai. Kungs, iztukšo mani. Un ja kāda gavēņa forma manā dzīvē uz to var palīdzēt, parāda man to, no kā es varētu atteikties turpmākās dienas līdz lieldienām. Un tad mēs varam lūgt: Kungs, piepildi mani. Cilvēks nevar dzīvot tukšumā, jo dvēseli ir radīta piepildījumam. Jo, ja cilvēks nepiedzīvo patiesu piepildījumu, ja viņš nelūdz šo lūgšanu iepratīt Dievam, piepildi mani, tad viņš piepildīs ātrāk vai vēlāk sevi un centīsies piepildīt ar dažādiem aizvietojumiem, panākumiem, atzinību, aktivitāti un citu dzīves troksni. Bet aizvietotāji nomierina tikai uz brīdi. Tāpēc Jēzus saka šos vārdus, kurus mēs lasījām dievkalpojuma sākumā: es esmu dzīvības maize. Jūs ēdat maizi, no kuras atkal rodas izsaukums: es jums gribu dot mūžīgo maizi, debesu maizi. Un kad mācekļi saka, kas tad būs tā zīme, viņš saka, es esmu tā zīme, es esmu tā maize no debesīm. Mūsu dvēsele ir izslāpusi pēc bezgalīgā. Un ne tikai pēc kādām garīgām idejām, bet pēc klātbūtnes. Mācekļi jautā kaut ko ļoti dziļu. Es domāju, viņi pajautā kaut ko dziļāk, nekā viņi varbūt tajā brīdī pat saprot. Dieva gars viņiem nāk palīgā šo jautājumu pateikt. Viņi saka, kur tu mājo? Respektīvi, viņi saka, nevis dod mums pierādījumus, dod mums argumentus, bet ļauj mums piedzīvot, sastapt, redzēt. Tas nav jautājums pēc pierādījumiem, pēc pareizas teoloģijas un argumentiem, ar kuriem es varētu paaugstināties par citiem.
Jo galu galā ne jau tas man ir vajadzīgs, bet tas ir jautājums pēc tuvuma, pēc pieredzes, pēc klātbūtnes. Ko tu meklē? Ne jau vairāk pierādījumus, ne jau labākus argumentus, lai es varētu stiprāks justies savā kristīgajā ticībā. Protams, arī tam ir sava vieta. Bet šajā brīdī, kad tiek uzdots šis dziļais jautājums, ko jūs meklējat, mācekļi saka, ir godīgi pāri tam visam. Es meklēju uzzināt, kur tu mājo, kur ir tā vieta, kur es varētu būt patiess, kur ir tā vieta, kur es varētu tev piedzīvot. Kristīgā ticība sāks ar sastapšanos, nevis ar labākiem pierādījumiem, bet ar sastapšanos. Ja krusts ir iztukšošana, tad augšām celšanās ir piepildījums. Un uz šiem svētkiem mēs ejam uz lieldienām. Dievs nevienu nevēlas atstāt tukšumā, viņš piepilda ar dzīvību, cerību un klātbūtni. Un tāpēc mēs, tuvojoties lieldienām, mācamies šo lūgšanu: Kungs, iztukšo mani, un Kungs, piepildi mani ar savu elpu, ar savu dvašu, ar savu garu. Un tad mēs varam lūgt pazemībā arī šīs lūgšanas 3. daļu. Kungs, lieto mani. Jo kristīgā ticība nebeidzas ar personīgu mieru. Personīgs miers un piepildījums nav kristīgā cilvēka gala mērķis, uz kur viņš tiecas. Tas ir tikai līdzeklis, sākums. Kad cilvēks ir iztukšots un piepildīts, viņš kļūst lietojams. Ne perfekts, bet lietojams. Ne perfekts, bet pieejams. Nevienmēr stiprs, bet viņš kļūst atvērts, un viņš vairs nav tik bailīgs. Jo tas vairs nav viņa sakrātais un konstruētais garīgums, tā ir Dieva klātbūtne, kur viss nav jāpierāda, kur visos argumentos nav jāsaka pēdējais vārds, jo tas ir Dievs, kurš pats par sevi parūpēsies. Tev vairs nav jādzīvo paštaisnībā, tev vairs nav jājūtas tik apdraudētam, tu vari būt atvērts. Ne pašpietiekams, bet pazemīgs. Jo cilvēki ap mums meklē tieši to pašu, mieru, drošību, pieņemšanu un mīlestību. Un Dievs tāpēc nelieto ideālus cilvēkus, jo ideāli cilvēki ātrāk vai vēlāk, protams, nemaz tāda nav, bet ja ir kāds tās sajūtas, tad tādi cilvēki ātrāk vai vēlāk kļūst lepni cilvēki. Viņš lieto atvērts cilvēkus. Un redzi, tu nevarēsi nekad sajusties, ka tu esi pilnīgs cilvēks, bet tu vari tiekties pēc tā, lai tu esi atvērts un patiess cilvēks Dievu priekšā. Labākā liecība gandrīz nekad nav sprediķi, bet dzīve. Ne argumenti, bet klātbūtne, ne pilnība, bet žēlastība, ne spožums, bet patiesums. Un uz to mēs visi varam tiekties. Bet to mēs arī nevaram izdarīt savā spēkā. Tad, kad mēs ļaujamies vai dzīves grūtībām caurējot, vai vienkārši ienākot gavēņa laikā un lūdzam šo lūgšanu: Kungs, iztukšo mani no liekā, no daudzām arī varbūt labām lietām, bet no tā, kas piepilda manu dzīvi tik pilnu, ka tur vairs nav vietas nekam lielam. Iztukšo mani, piepildi mani, lieto mani. Tad tur mēs varam kļūt atvērti Dievam, un Dievs mūs var lietot. Ne tāpēc, ka mēs esam gatavi, bet tāpēc, ka mēs esam pieejami. Ne tāpēc, ka mēs esam stipri un ka mums vienmēr ir taisnība, bet tāpēc, ka mēs uzticamies. Ne tāpēc, ka es esmu pilnīgs, bet tāpēc, ka es esmu tavs Dievs. Un noslēgumā. Ar visiem cilvēku meklējumiem, lai kur mēs ietu, mums ātrāk vai vēlāk būs tas gods atzīt, ka pāri visam un aiz visa, ko mēs dzīvē darām, īstenībā ir viena vēlme un viena vajadzība – sajusties Dievu atrastam. Un evaņģēlijs saka, Dievs meklē cilvēku vairāk nekā cilvēks meklē Dievu. Un tāpēc, ja tu šodien atzīsti, ka reizēm tu pat varbūt nemaz nesaproti, ko tu meklē. Un ja tu vari pasakīt Dievam,
ka daudz kas no tā, ko es esmu meklējis, bieži man jau nemaz to īsto piepildījumu nav devis. Tad to atzīt, tas nav pazemojums un sakāve, tas ir sākums. Gavējums ir šāds sākums. Tu izber smiltis, tu nomet pelavus un tu atver rokas. Veidojas telpa. Un tad notiek paradoks. Tu sāc meklēt Dievu Dieva dēļ, un pārējais kļūst piemetams. Tu nemeklē vairs Dieva dāvanas, tu saki dāvanu devējam, es tevi gribu sastapt, kur tu mājo. Un tāpēc, kad izskan jautājums, un kad Dievs tev to jautā, ko tu meklē, tad atbildi tā, kā tu saproti. Es meklēju to, kur tu mājo. Es meklēju piedzīvot, es meklēju sastapt. Un tad tu atklāsi, ka visu to laiku, kamēr tu kaut ko dzīvē meklē, ir noticis kaut kas ļoti skaists un aizkustinošs. Viņš jau visu šo laiku ir bijis pagriezies pret tevi un meklējis tevi. Un viņš saka šos noslēpumainos un majestātiskos vārdus. Nāc un redzi. Labāku uzaicinājumu, man jāsaka, tu nekad šajā dzīvē nesaņemsi. Kā to, ka visa radītājs, visa skaistā, patiesā, mūžīgā, brīnišķīga avots, vārds tapis miesa, Dieva dēls, Kristus tev saka, nāc un redzi. Labāk uzaicinājumu nekad nebūs. Lūgsim Dievu. Kungs Jēzu, tu zini, ka mēs cilvēki meklējam, bieži pat nesaprastam, ko, bet mūsos ir tās ilgas atrast, piedzīvot piepildījumu. Paldies par visām dāvanām, ko tu mums esi devis. Bet šajā brīdī mēs lūdzam, lai mēs neiekrist tajās lamatās, ka dāvanas mūsu dzīvē kādā brīdī ir kļuvušas lielākas un aizņem vairāk telpu nekā sastapšanās ar dāvanu devēju ar tevi. Un tāpēc mēs lūdzam iztukšo mūs no visa liekā, kas mūs attur no tevis, un piepild mūs ar savu klātbūtni, patiesību un mieru. Atbrīvo arī mūs no ilūzijas, ka mēs varam izglābt paši sevi, un dod mums drosmi uzticēties tavai žēlastībai. Palīdz mums sadzirdēt un ar prieku, tā kā to saprotam, no visas sirds atsaukties tavam aicinājumam, ka tu katram arī no mums saki šajā brīdī šos vārdus, ko tas katram no mums nozīmē, tur, kur mēs dzīvē esam. Bet tu mums katram saki šos vārdus, atbilstoši tam dziļumam, ko spējam uztvert. Nāc un redzi. Es lūdzu, ka katra mūsu dzīvē šis gavēņa laiks var būt laiks, kurā mēs nākam un ieraugam un piedzīvojam. Un ka tu mūs gatavo tai lielai sastapšanās reizei, kad mēs piedzīvosim savā dzīvē to, ko tu nodemonstrēji lieldienās, kad tu nāvi esi uzvarējis. Paldies par tavu aicinājumu nākt un ieraudzīt. Paldies par šo labāko uzaicinājumu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Pestītāj man.
man vienmēr vadonis gans. Mācīt man saprast, kāds ir tavs prāts, ieprieci sūti, skumjas, kad mans. Tavs prāts, lai notiek, mans kungs un Dievs, lūdzos es dzīvi, pazemojies, spēku dod spēku, stiprākam kļūt, cīņā par grēku, uzvaru gūt. Brīnišķais kungs, varenais glābēj, esmu es drošs, diena ikviena tev pieder tā, veiksmi tai dod labais prāts. Tu mani ielūdz klātbūtnē savā, vadi tik brīd, svētais gars vēlas, mācie kungs, redzēt dzīvi ik brīd, acīm tavām. Tu mani sauc, tu mani gaidi, aicini nākt pie sevis tuvāk, tuvāk vienmēr. Vadi mani, kungs, pacel, veido, lieto, pildi, es savu dzīvi tev nododu. Ņem līdz mani, vadi, esi līdzās, es savu dzīvi tev nododu. Tu mani ielūdz klātbūtnē savā, vadi tik brīd, svētais gars vēlas, mācie kungs, redzēt dzīvi ik brīd.